Tātad ir jāveic neatkarīga ekspertīze. Mēs neesam nekādi lielie durvju eksperti, bet es pieļauju domu, ka jūs, skatītāji, jūsu vidū noteikti ir lieli durvju eksperti, kuri varētu šobrīd tad arī izteikties. Un mēs jūs aicinām Twitterī, to rakstiet @BSTV3, un tad mēs raidījuma beigās apkoposim, kādas ir jūsu versijas. Vai tiešām tās durvis ir kalpot spējīgas, drošas un siltinātas, ja varbūt tomēr īsti ar šīm durvīm nav kaut kas kārtībā? Nu, man tāds pirmais iedrošinājums uzreiz tāds tautiskais teiciens ir, varbūt, ka pirksi lēti, pirksi divreiz. Arī tas varētu būt šajā gadījumā. Bet par nekvalitatīvām lietām mēs saņemam diezgan daudz sūdzības katru dienu. Ne tikai par tādām precēm, taustāmām lietām, bet arī par pakalpojumiem, kas nav īsti kvalitatīvi. Un šoreiz mēs esam saņēmuši vairākas sūdzības par kādas psiholoģijas, psihoterapeitas sniegtajiem pakalpojumiem. Kādi tad ir tie pacientu iebildumi, cik tie ir pamatoti un pēc kādiem kritērijiem vispār var izvēlēties cilvēks savu psihoterapeitu tādā brīdī, ja nu gadījumā tāda nepieciešamība ir? Par to mēs uzzināsim mūsu nākamajā stāstā. Kad problēma bija tik tālu samilzusi, ka paša spēkiem galā netikt, Gunārs devies pēc palīdzības pie speciālistes. Pēc vizītes jūtos slikti, jo pirmkārt es neko no tās vizītes nesapratu. Pēc tam man tur galva, protams, sāka sāpēt un vispār tāds nespēks. Un tādā galīgā nesaprašanā bija visu laiku. Man prasīja, teiksim, dažādus neadekvātus jautājumus par asins pieplūšanu manām ķermeņa daļām. Un mēģināja izspiest informāciju, kur man asins pieplūst, kurā brīdī. Viņi sevi tā arī dēvēja par psihoterapeitu, psiholoģi. Samaksa bija 50 lati par vizīti. Vēlāk noskaidrojas, ka speciāliste nesot nec veselības inspekcijas ārstu reģistrā, nec viņai ir atbilstoša izglītība. Sveiki! Vai es runāju ar doktoru Sandru? Jā, klausos. Jā, labdien! Mani sauc Kaspars, es gribētu pieteikties vizītē. Jā. Kaspars ir žurnālists un ir gatavs doties pie psiholoģijas, par kuru esam saņēmuši mūsu skatītāju sūdzības. Tikko viņai piezvanīja, uz kurieni tevi aicināja? Reval Hotel Latvija. Lobby bārā. Sveiki, Kaspars, jā. Un tad es mācu, kā smadzenē, ja tev ir divas smadzenes un man divas smadzenes un es gribu strādāt, tu man strādās. Konsultācijas beigās arī no Kaspara tika prasīta samaksa 20 lati, taču nekāds darījuma apliecinošs dokuments netika izsniegts. Ja man tādi jocīgi atnāk, ja? Tāpēc jūs nedavāt čekus? Man ir čeki, es rakstu čekus. Bet tajā situācijā gāja runa par dīvainu uzvešanos, ja? Es sakiet, Sandra, vai piekrist intervijā izstāstīt? Kāpēc 3 cilvēki nav apmierināti un man viņu dēļ būtu visai pasaulē jāpierāda, ka es esmu normāla, tad jūs taisat sižetu pa labu tiem, kas nav normāli varbūt. Juriste Elizabete Bruksle ir gatava psiholoģi aizstāvēt. Jā, es pazīstu šo cilvēku, jā, es esmu strādājusi, jā, mana attieksme ir pozitīva, un no savas puses varu komentēt, ka organizējot provokācijas ir iespējams izsmiet jebkuras nozares un jebkuras profesijas pārstāvi. Kādā veidā provokācijas? Viss, vairāk neko neteikšu. Taisnības labad lūdzam neatkarīgu Latvijā pazīstamu psihologu un psihoterapeitu viedokli. Es ielaižu smadzenēs asins, tu man laidīsi asins smadzenēs. Ko nozīmē laidīšu asins smadzenēs? Kā tu arī kustēsies uz to, kur es tev lieku. Skatoties to ierakstu, brīžiem rodas iespējas, ka vai šis cilvēks, kas lieto šos jēdzienus, vai viņš patiešām pats izprot viņu nozīmi. Ja? Bet to, protams, mēs varētu pārbaudīt tikai tā, klātienē vai eksāmenā, bet rodas šaubas vai saprātīgi tiek lietot jēdzienu. Tā saruna ne pēc tāda, satura vai mērķtiecīguma vai jēdzienu kaut kāda jēgpilna, tāda lietojuma, ka viņa neatbilst tam, kas ir pamatprincipi. Tādi, pamat konsultēšanas pat principi, jā. Es vairs zāles neatzīstu. Kā es varu dot zāles, ja es ticu, ka var izārstēt? Jūs ārstējat arī vēzi? Jūs ārstējat arī vēzi? Jā.
Tas, kas patiešām dara bažīgu, raugoties šo video, patiešām bažīgi ir tas, ka šī kundze lieto tādus izteicienus, ka viņa ārstē nedziedināmi slimus, vai ka viņa solās caur vecākiem ārstēt garīgu atpalīdzību bērniem. Un tas patiešām būtu kritērijs, ka cilvēkam izpratne par šiem jautājumiem profesionāli patiešām nav. Tas man samulsināja, ka vizīte notiek tikai Latvijas viesnīcās. Tā tad nekāda biroja, nekāda doktorāta nav. Mēs tikāmies publiskā vietā, kafejnīcā. Tai telpai, kurā cilvēks konsultē, ir jābūt piemērotai. Tā nevar būt publiska telpa, tā nevar būt kafejnīca, tā nevar būt vieta, kurā ir kā jebkāda iespēja, ka to varētu dzirdēt sveši cilvēki nejaušā veidā. Kur jūs esat izglītību iegūst? Stabiņa augstskolā, sociālos un pedagogus. Tiesa gan likumdošana mūsu valstī neaizliedz cilvēkiem, kas nav Latvijas ārstu reģistrā, veikt psihoterapijas seansus vai sniegt psihologu konsultācijas. Vien nedrīkstot izrakstīt recepšu medikamentus. Tas noteikti arī nenāk par labu mūsu profesijai un profesijas gan standartam, gan arī prestižam, ka šobrīd tas jautājums par psihologiem vispār nav pietiekamā mērā sakārtots. Projām ir tādā virzīšanās procesā, ir jāpieņem psihologu likums. Eksistē gan psihologu ētikas kodeks, pēc kura būtu jāvadās šī amata speciālistiem. Par psihologu var strādāt pilntiesīgi tikai tad, ja cilvēkam ir maģistra grāds psiholoģijā, kas nozīmē vismaz 6 gadus ilgu izglītību. Un, vismaz Klīnisko psihologu asociācija prasa, lai būtu pilntiesīgs klīniskais psihologs, viņam ir jābūt arī 2 gadiem prakses. Ja cilvēki dodās pie kāda speciālista, tad būtu svarīgi pārliecināties gan par viņu izglītības dokumentiem, gan par viņu piederību kādai no profesionālām organizācijām. Ja psihologs vai psihoterapeits nav profesionālajā asociācijā, viņa darbību neviens neizvērtē. Skaidrīte Nitiša, Ivo Vējs, Bērstabu. Lūk, te varam tikai teikt, ka gan minētajai speciālistei ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par nodarbošanos ar uzņēmēju darbību un neizsniedzot darījumu apliecinošs dokuments. Bet vispārējais tomēr jāsaka, ka šī lieta ir nesakārtota un tie cilvēki, kas vēlas, acīm redzot, var doties pie šāda veida speciālistiem. Un kur viņi vēlas doties, tas arī faktiski tas ir mūsu pašu ziņā. Ja kāds ir neapmierināts, tā teikt, neviens ar koku jau tur nedzer. Pats jau cilvēks ir aizgājis pie kāda konkrēta speciālista. Mēs tagad gan turpināsim šonedēļ aizsākto stāstu sēriju Pasaules stāsti Latvijai, kuru mērķis ir parādīt tos cilvēkus, kuri ir pametuši savu dzimteni, ir pametuši tur visu iemīļoto, visu savu iedzīvi un ir pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, vai uz ilgāku vai mazāk ilgu laiku. Un iespējams, ja jūs tagad pārlaižat ar acu skatu pāri savam grāmatu plauktam, jūs pamanīsit, ka tur ir, varbūt pat goda vietā, izlikta komiksu grāmata par mūsu pašu Lāčplēsi. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet mūsu tautas varoni šajā komiksu grāmatā ir iemūžinājis nevis kāds mūsu pašu māju mākslinieks, bet gan mākslinieks no Vietnamas. Jā, un jāsaka, ka šis vietnamietis Kao ir sacēlis savulaik diezgan lielu ažiotāžu un cilvēku runāja, bet neteica, ka tas būtu galīgi peļam un kaut kas slikts. Kā tad klājas šim vietnamietim, kurš sāca savus gaitas šeit Latvijā jau vidusskolas laikā, kā viņš ir apmierināts ar dzīvi, kas viņam te patīk, kas šķiet varbūt nevisai jauks un nepieņemams. Par to mēs labprāt parādīsim arī jums. 1987. gadā Vietnamā piedzima mazais Kao Viets Nguyens, bet jau 10 gadus viņš Latviju sauc par savām mājām. Pārcēlies uz šejienu vidusskolas vecumā pēc tam, kad vecāki izšķīrušies un tēvs Krievijā satic savu otro sievu latvieti. Patiesībā pirmā gada, kad es dzīvoju šeit, es nevarēju apgūt latviešu valodu, jo bija diezgan grūti. Man arī nebija pasniedzēji, kur palīdzēt latviešu valodu. Un es mācījos, tajā laikā es mācījos Ogrē ģimnāģijā. Un pēc gada viņi teica, ka man vajag aiziet prom, jo es nesaprotu latviešu valodu. Tomēr puisis nepadevies, iestājies Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā un tur pārsteidz skolotājs ķerdamies klāt pie tik nopietnas literatūras kā Andreja Pumpura eposa Lāčplēsis.
Tas, ka viņš šķīrās klāt Latvijas, tas man bija tiešām ārkārtīgi liels pārsteigums. Es vēl sākumā mēģināju viņu atrunāt, vai viņš vispār ar to tiks galā. Bet viņš man mierināja, viss būs labi, skolotāji. Jā, un tad, kad es jau redzēju tos melnrakstus un mazliet varbūt arī palīdzēju viņam stilu pielabot, ja? Tad es sapratu, ka tas zēns strādā nopietni, ka viņš tiešām savā dzīvē sasniegs daudz, un par to man prieks. Lačplēša studēšana vainagojusies ar 2 komiksu grāmatām, par kurām gan šodien pats mākslinieks jau ir nokautrējies. Es vairāk uzskatu, ka šitā vēl tā kā bērnu līmenī. Ļoti grūti pateikt. Es beigšu savu viedokli, es godīgi pateikt, ka man nepatīk savu vēstu darbu. Bet Kao spītīgi turpina iesākto un jau ķēries klāt pie apjomīga un krietni nopietnāka komiksa izveidas, kuru tapšanas laikā tiek studēta vēsture, senās rotas, tērpi. Savā ziņā jaunais puisis ir celmlauzes komiksa jomā Latvijā, jo šeit to neuztver pārāk nopietni. Lielais atbalsts ir viņa meitene Dace. Latviešiem nepatīk, kad aiztiek lāču plēs. Es nezinu, kāpēc. Daudz teica, tas mums ir svēts simbols, kāpēc viņš ir jātaisa komiksā, vai arī mēs pētājām, vai jūs gribētu redzēt viņu komiksu formātā. Nē, tā ir karikatūra. Bet komiks nav karikatūra. Vienkārši latvieši nav redzējuši to nopietno pusi. Piemēram, kad mēs devāmies uz Briseli, komiks veikalā nebija jaunāku cilvēku par 25 vai 20 gadiem. Tāpēc, ka tur ir ļoti nopietnas tematikas. Vienkārši man ir savu variants un es arī nevēlos strīdēties. Katram ir savu domu. Es redzu, Lašplēs ir savādāk, un citi jau ar kaut reiz Lašplēs ir savādāk. Iespējams, Lačplēsī Kao atradis līdzību ar savu tautu, kurai arī esot daudz nacionālo varoņu un 4000 gadu sena vēsture. Tomēr sadzīvē atšķirība esot daudz vairāk. Tāpat kā ēšanas kultūra arī ir pilnībā savādāk. Piemēram, vietnamieši ir ļoti laicīgi. Piemēram, 6 no rīta mēs jau celamies, un 7 ir brokasti, un uzreiz aiziet uz darbu. Un vakarā atkal sapulcējam kopā, un visi ģimene jāiet kopā pēst. Sākumā bija tā, ka ēdīsim rīsas visu laiku un tā, bet pēc tam viņš teica, kāpēc tu neuztais kaut kāds latviešu ēdienas, tā viņš teica, man šitie arī garšo. Parasti mēs ēdam rīsus. Man garšo suši rīsus, un vakardien mēs taisījām tā kā kotletīte, kurā iekšā bildīta ir oliņa. Arī Āzijas un Eiropas kultūra atšķiras tik ļoti, ka no dažām lietām Kao esot pat ļoti sakautrējies. Bija tāds milīgs gadījums. Viņam teica, uzslēdz savu mūziku. Viņš teica, nē, cits smējās par viņu. Es teicu, es nesmējušās, man patīk, man tiešām patīk. Tiešām, tas nav... Kāpēc gan nē? Tas ir ļoti interesanti. Tā mūzika, kas tev patīk, tas ir forši. Austrumu mūzikas jau tā nav vairāk. Es latviešu mūziku arī klausos. Latviešu dziesmē tā Ružēņa. Es klausos, jo latviešu dziesmu arī tā klausos. Jā. Bet pēdējā laika patiesībā vietnamiešu dziesma gandrīz nemaz īpaši. Tiekam arī līdz vietnamiešu dziesmai un fotogrāfijām. Katru gadu Kao ceļo uz Vietnamu, tomēr tagad jau pat griboties ātrāk atgriezties Rīgā. Vienīgi pierast pie Rīgas straujās satiksmes gan ir pagrūti. No piesiem, tad diezgan traki. Man ļoti nepatīk mašīnas. Ļoti nepatīk. Jā, tomēr man vairāk patīk braukt ar riteni. Nedēļas nogalē Kao ar draudzeni īpaši nealksti mesties Rīgas uzdzīvē, kaut gan Vietnamā ballītes bieži vien sitot augstu vilni. Vietnamieši dzēr diezgan daudz, jā, bet salīdzinot šeit, ka šeit visi dzēr, piemēram, vīnus, jā, vai šņābi, bet vietnamieši vairāk tā kā ālus dzēr. Jā, un draugu tusiņš jau ļoti raksturīgs. Īpaši sestdienas, svētdien. Man ģimene, visi vīrieši ļoti daudz dzēr. Es esmu ļoti tāda īpaši, ka es nemāku dzērt daudz. Man viena ālus tikai jau pietiek, bet viņiem jau katram vismaz 10 vajag.
Nekādus ilgtermiņa nākotnes plānus Kao gan nekaldina. Vienīgais, ko ļoti gribētos pirms Latvijas dienas pabeigt komiksu sarīkot izstādi, pagaidām gan vienīgais šķērslis ir finanses, kas cītīgi tiek meklētas, bet zinot Kao mērķtiecību, esam pārliecināti, ka viņam tas noteikti izdosies. Ruta Veistīvāvejs, Bestabu. Tas kāds kautrīgs vietnamietis. Tomēr par to mūziku nav ko kautrēties. Ļoti skaista muzika ir vietnamiešiem, starp citu. Bet mēs esam sazvanījuši kādu skatītāju Tukumā, Svetlānu. Labvakar, Svetlāna. Halo! Labvakar! Labvakar, Svetlāna. Vai kādas jums ir dzelzs durvis dzīvoklim vai mājai? Nē, man ir koka durvis. Koka vecās labās durvis. Nē, nav vecās. Zināmā mērā jums ir varbūt paveicies. Jūs atminaties, cik ogrēnietis Sergejs samaksāja par 2 dzelzs durvīm? 120 latus. Pārbaudīsim, Svetlāna. Kopā samaksājot 120 latu. Svetlāna, vienkārši fantastiski, jums ir atmiņa. Apsveicam, balva godam nopelnīt nedēļas nogali kopā ar mīļiem dzīvnieciņiem jums konto hallē. Rītvakar, skatītāji, mēs būsim kopā atkal ar jums, un tad mēs skaidrosim, ko iesākt, ja kaimiņi koplietošanas autostāvvietu ir pārvērtuši par automašīnu kapsētu, kāpēc policija ir ignorējusi iedzīvotāju ziņojums par kontrabandas cigarešu tirgotavu, un vēl lūkosim, kā tas nākas, kad Daugavpilī par mirušu cilvēku pasludinātais izrādās Dobelē dzīvo sveiks un vesels. Valsts policijas Daugavpils iecirkņa darbinieki sagādājuši pamatīgas galvasāpes Dobels iedzīvotājiem, kļūdaini pasludinot vīrieti par mirušu. Kā izrādās, tikt atpakaļ dzīvo sarakstā nemaz nav tik vienkārši. Viņam ir sieva, viņam bija bērni. Neviens čiks. Viss izdarīts ir. Nomira, apglabāts ir. Es teicu, uzreiz atņēma. Jā, pensija nost. Reģistrā ārā. Kas notiek tad, kad dzīvojot Dobelē, cilvēks tiek pasludināts par mirušu Daugavpilī? Skatieties raidījumā Bestabu, mēs jums parādīsim. Turpiniet skatieties TV3. Mēs gaidām nepacietīgi tikšanos jau rītvakar. Visu labu! Ar labvakar!